Šoreiz mēs tiekamies Agronoma brokastu šīs sezonas pēdējā epizodē, un mēs tiekamies Zemgales līdzenumos. Mēs tiekamies zemnieku saimniecībā Lazdiņi. Sveiks, Elvi! Sveiki! Pastāstīji, kā tev šajā sezonā ir gājis? Droši vien, kā jau visiem Latvijas saimniekiem, kāpa kalniem. Tāds ļoti mainīgs pavasaris ar augstumu, pēc tam šis sausums maijā, jūnijā. Un tad rezultāti. Droši vien lielākā daļa zina, kad es saimniekoju divās saimniecībās, un tad tur ir ļoti diametrāli pretēji rezultāti. Man gribētos teikt, ka šeit Krimūnās bija apmierinoši. Nevar sūdzēties par ražām. Protams, vienmēr mēs gribam vairāk, bet skatoties objektīvi, ražas bija labas. Kas attiecas uz otru saimniecību, kas ir vairāk uz saldus pusi, šogad bija jāpiemaksā par strādāšanu. Man ir jautājums, klimatiskie apstākļi to ietekmēja? Tas mans novērojums ir pamatā augsnes fons. Viņa nav īsti iekopta un nav tik auglīga kā šeit Zemgales līdzenumā. Lai gan tā skaitās Zemgale, bet tā ir robeža ar Kurzemi un reliefa izmaiņas, kūdra, smags māls un smagā mālā momentā izkalta. Un tur šis augu skaits bija ļoti mazs, un tie faktori summējās, un beigās tas rezultāts ir tāds, kāds ir. Un, protams, rapsī, kā lielai daļai saimnieku, kas saimnieko mežu ielokos, meža zvēri. Jā, taisnība, bet septembris mazliet iedeva atpakaļ kaut ko. Jāsaka, godīgi, es pagaidām neesmu bijis tikai tik daudz, cik ar atvārmu skatoties uz laukiem. Gribētu teikt, ka rapsis šogad izstās ar labu potenciālu pagaidām, bet vēl priekšā ir ilgs laiks. Protams, cāļu skaitā rudenī, bet mums vēl priekšā pavasaris sagaidīt. Ko darīt ir, lai iekoptu augsni un zemi abās saimniecībās? Jā, viennozīmīgi. Protams, gribētos kaļķot, bet jāsaka, droši vien tas nav pareizi, bet tā kaļķošana vienmēr ir atstāta pēdējā plānā. Kaut arī tas ir viens no tādiem pamata elementiem, ar ko būtu jāsāk, jo otrā saimniecībā šis pH līmenis ir ļoti zems. Bet, kā jau minēju, gribās investēt tehnikā un visur citur, un varbūt tas nav pareizi, bet plāns tāds ir, un jācer, ka būs tāds pagrieziena gads, pagrieziena sezona, kad varbūt nedaudz vairāk tauciņu būs, un tad arī ir ieplānots šo kaļķošanu realizēt. Doma ir laba, bet rudenī mēs runājam ne tikai par ziemas rapšiem, mēs runājam arī par graudaugiem. Un savu šīs epizodes stāstu par rudens herbicīdu Elibris Korteva izstāstīs ļoti netālu, mazliet citā saimniecības laukā. Tiekamies uz lauka. Beidzot ir pienācis rudens, un darbi uz laukiem lielākā daļa saimniecība ir beigušies. Kamēr vēl nav uzkrītis sniegs, mēs varam novērtēt, kā mums ir veicies ar darbiem uz laukiem rudenī. Viens no galvenajiem darbiem ir ziemāju lauku smidzināšana ar herbicīdu nezāļu ierobežošanai. Priekš augu zīmošanas tas ir diezgan būtiski, lai nezāles nekonkurētu ar kultūraugiem. Šoruden pirmo reizi Latvijas lauksaimniekiem ir pieejams Kortevas piedāvātais un zinātnieku izstrādātais herbicīds viendīglapu un divdīglapu ierobežošanai graudaugos rudenī ar nosaukumu Elibris. Tikai viens komentārs. Šis ir pirmais herbicīds graudaugiem rudenī, kurš satur ļoti jaunu, inovatīvu un efektīvu darbīgo vielu Arilex Active, kas ierobežo divdīglapu nezāles caur lapu virsmu. Bet šoreiz mazāk par teoriju, vairāk paskatīsimies reāli, kā uz lauka šis produkts ir nostrādājis. Mēs atrodamies uz, manuprāt, ļoti skaista ziemas kviešu lauka, Šķirne Informers. Šodien ir 24. oktobris, un pirms 22 dienām, jeb 3 nedēļām, ir smidzināts ar herbicīdu Elibris plus Boxers. Pēc rekomendētajām devām Elibris 0,25, Boxers 0,75. To, ko mēs redzam skaistu, no nazālēm tīru kviešu lauku. Bet
lai novērtētu, kuras ir tās nezāles, pret kurām Elibris ir nostrādājis, vispirms paskatīsimies lauka malā nesmidzinātajā daļā, kas būtu, ja herbicīds netiktu smidzināts. Ejot pa lauku, ļoti labi varēja novērtēt, cik labi ir ierobežots nezāles ar herbicīdu smidzinājumu Elibris plus Boxers. 4 darbīgās vielas, kuras strādā gan caur augsni, gan caur lapu virsmu. Lai vislabāk novērtētu, kuras tad ir īsti tās nezāles, kas tiek ierobežotas, vienmēr ir vērts paskatīties lauka malā vai pie stabiem, kur smidzinājums nav līdz galam trāpījis vai nav trāpījis. Un mēs redzam patieso nezāļu fonu uz lauka. Ja šajā pusē ir lauks ar kviešiem, un lai ieraudzītu kaut ko citu, ir jāpietupjās, tad šajā pusē mēs redzam jau skaisti zaļu fonu, kuru veido nezāles. Respektīvi, ja nebūtu veikts smidzinājums, lauks izskatītos daudz zaļāks, bet viņš būtu zaļš ne tikai no ziemaskviešiem, bet viņš būtu zaļš arī no nezālēm. Un tātad, kuras tad īsti ir nezāles, kas šajā laukā ir ierobežotas? Tā ir virza, tā ir Veronika, tas ir ganu plikstiņš. Šeit es redzu ķerāņu madaru, es redzu kumelīti, es redzu arī ļoti būtisku nezāli, kas obligāti jāierobežo rudenī, rudzu smilgu. Patiesībā savu darbu šie herbicīdi ir izdarījuši, bet šī ir lauka mala. Iesim paskatīties, ko mēs redzam uz lauka tūplānā. Atgriežoties uz lauka, mēs ļoti vērojam, kas tad īsti ir izdarīts, ko Elibris un Boxers kopā ir izdarījis. Nevelti rekomendācijās, un to arī šeit var ļoti labi redzēt, ka Elibris plus Boxers ierobežo mazas, tikko dīkstošas nezāles, kas veiksmīgi šeit arī redzams. 3 nedēļas pēc smidzinājuma mēs redzam, lai gan kāda nezālīte ir mēģinājusi dīgt, jaunākās lapiņas jau ir, principā bālas, sīkas, un šī nezāle nesastādīs ziemaskviesim nekādu konkurenci, bet ne jau viss ir tikai dīkstošs. Gadās arī pa kādai lielākai nezālei, piemēram, šī Veronika. Un šeit mēs redzam, cik ļoti labi ir nostrādājusi Arileks aktīva darbīgā viela. Principā ir tā, ka šis lauks ziemošanu ir sagaidījis tieši no nezālēm, optimālā ziemaskviešu stadijā, kas ir cerošanas sākums. Un patiesībā samērā droši varam gaidīt pavasari. Protams, apstākļi ir visdažādākie, un, kā mēs zinām, ir nezāles, kas dīkst rudenī, un ir nezāles, kas dīkst vasarā, pavasarī. Gadījumā, ja ir nepieciešams vēl kāds smidzinājums pret divdīglapju nezālēm, tad pilnīgi droši var izvēlēties efektīvu un izmaksās lētāku variantu kā Lancelots. Ja tas ir vajadzīgs mazliet lielākās ziemaskviešu attīstības stadijās, tad pilnīgi droši var izvēlēties Kveleksu, Zyper, Pixaro vai citus herbicīdus. Šis bija stāsts par rudens herbicīdu Elibris agronomu brokastu pēdējā šīs sezonas epizodē, bet turpinājumā mani kolēģi no Jaras Latvija un Agrikons stāstīs un rādīs uz rapša lauku, ko šobrīd tur var vērtēt. Šobrīd, esot vēlā rudenī, liekas, ko vēl varētu darīt uz lauka, bet patiesībā ir atlikusi viena ļoti svarīga lieta, ko mēs varam darīt. Mēs varam aizbraukt uz rapša lauka un mēģināt saprast, cik daudz slāpeklis rapsim būs nepieciešams rudenī. Ir vairākas pieejas, kā mēs to varam darīt, bet mēs paliekam aizvien gudrāki un mums palīgā nāk digitālās tehnoloģijas. Lazdiņam ir pieredze ar 2 no šīm tehnoloģijām, un tas ir gan Atfarms, ko pārstāv Jara, un arī Jara N-sensors, ko pārstāv Gatis. Es domāju, ka Gatis iezīmē savu stāstu, es iezīmēšu savu stāstu, un tad Elvis pastāstīs savu pieredzi gan vienā, gan otrā gadījumā, jo būtība šai lietai ir līdzīga, varbūt nedaudz atšķirās šīs pieejas. Jā, sanāk strādāt ar abām, it sevišķi šogad. Tehnisku iemeslu dēļ, nesanāca veikt skenēšanu ar sensoru abās saimniecībās. Tika veikta skenēšana Kribūnās,
tajā 11. oktobra datumos, kad bija labs laiks. Un, diemžēl, pēc tam iestājās šāds ar lietu, drēgns un lauki ir ļoti slapji, līdz ar to baigā muļņāšanās sanāk. Es varbūt vēl ceru uz salnām, bet līdz ar to biomasa nedaudz mainīsies. Un tad ieslēdzas šis otrs rīks, atfarms. Es visu laiku skatījos, kad bija veca karte, 24. septembris, bet vakar paskatījos, ir atjaunojusies 16. oktobris, un jāsaka, nezinu, vai tas tev patiks vai nē, bet viens lauks, šis te izmēģinājuma lauks, kilogramā sakrīt N masa. Līdz ar to man tā kā akmens novēlās no pleciem, un es varu varbūt neiespringt par šo te rudens skrēšanu tagad otrā saimniecībā kaut kur dzīties, jo plus mīnus es izmantošu atfarma šo te rādījumu otrai saimniecībai. Es varu piebilst, ka man noteikti tas nekremt, bet tieši tamdēļ, ka tev ir sensors, tu varēji pārliecināties, ka satelītam ir šī gadījumā ir bijuši veiksmīgi apstākļi, lai viņš varētu paņemt objektīvu rādījumu par slāpekļu koncentrāciju, un līdz ar to tu vari būt droši, ka tad tu vari izmantot arī pārējos laukos. Saimniecībām, kurām nav sensors, tu tie nevar pat salīdzināt tamdēļ. Mums ir citi risinājumi, kā pārliecināties, vai satelīta bilde ir bijusi pareizajos datumos un noķērus pēdējo slāpekļa saturu pirms ziemošanas. Ja es varu papildināt Elvi, tad jā, starp citu, atfarmā ir šobrīd jauna funkcija, kas nebija līdz šim, un mēs bez šīs biomasas kartes mēs varam redzēt arī šo N uzņemšanas karti, un tieši tas, ko tu redzēji, šī beidzamā karte, es arī skatījos, ir 16. oktobrī, un šī biomasas karte tiek pārvērsta slāpekļa uzņemšanas kartē, kas mūs tieši arī interesē, lai tad arī saprastu to, cik daudz slāpeklis būs nepieciešams rapsim pavasarī gati, bet tu varbūt vari iezīmēt šo ideju kā tādu, ko mēs ar to domājam. Slāpeklis rudenī, slāpeklis pavasarī, atšķirīgā biomasa, tas viss šeit, ko mēs pieminam. Tad jāsāk no pašiem pamatiem agronomijas jautājums, tad kādam rapsim ir jāaiziet gulēt un kas ir veselīgs rapsis, lai mēs principā varētu prognozēt, ka nākamajā pavasarī pirmā deva būs ap 70 līdz 90 kg tīrvielā. Veselīgi rapsim iet ir ziemoties ap 80 līdz 100 kg slāpekļa satura hektārā. Tik daudz rapsim ir jābūt jau uzņemtam slāpeklim savā zaļajā masā, ieskaitot sakņu sistēmu. Bet dzīvē notiek tā, ka dažādu agronomisku faktoru dēļ, tas var būt sejas termiņi, te ir augsnes atšķirības, augsnes mehāniskās atšķirības, augsnes auglības kopējie rādītāji, sēšanas tehnoloģija un tā tālāk, kas iespaido tā rapša gatavību pirms ziemošanos, un atšķirības vienā tīrumā diezgan bieži ir novērojams atšķirīgi. Principā līdzenus laukus es savā pieredzē neesmu redzējis. Ir bijis 2014. gads, kad vispār vidēji bija 25 kg saimniecībām vidējais slāpekļa saturs rapsī. Tas bija ļoti plāns, bet ļoti veiksmīgi ziema bija, un nākamais pavasaris lielai daļai saimniecību nebija jāpārsēja un turpināja, un rezultāti izdevās apmierinoši. Bet tātad pat vidējais var būt 25, bet vajadzīgs ir starp 80 un 100. Dzīve rāda, Elvis tieši var izstāstīt savu pieredzi, tu esi redzējis arī savus tīrumus, cik tad ir tā kilogramu atšķirība tavā pieredzē bijusi tīrumos? Lai visiem būtu saprotams, par ko es iepriekš runāju, par šo te starpību zemes auglībā, tātad uz doto brīdi Krimūnās, es gribētu teikt, vidēji ir ap 100, viens lauks kūtiņas, man liekas, tu redzēji 150, tur ir liela deva amofos apakšā ar lielu slāpekli, kas to ir provocējusi. Bet otrā saimniecībā vidēji ap 60 ir, un manuprāt, tas ir tas augsnes fons, jo es salīdzinu arī šīs te silto temperatūru summas, un viņas ir stipri līdzīgas, turpat bija labvēlīgākas, līdz ar to, tas ir kāds cits faktors. Tie vairs nav nokrišņi, bija līdzīgi, siltums līdzīgs, pat labāks, kas rapsim ir nepieciešams, tā ir augsne. Un tur tāpat kā šeit rapsi mēs sējam, liekot amofosu zem sēklas, līdz ar to tas ar tā kā tiek izslēgts, paliek tīra augsne. Jā, tad to var nokompensēt tieši ar slāpekli. Un tad, kāpēc tad ir jākompensē? Tad, ja mums tas rapsis ir plānāks, tie 60 kg hektārā,
jārēķinās ar negatīvo efektu, kad tur ir nepietiekams augu skaits vai arī augu masa ir pārāk maza. Un, lai aizpildītu to laukumu, un tad ir jāsastimulē, lai šis rapsis zarotos. Un tamdēļ šī deva pavasarī būs nepieciešams stipri pastiprināt. Un mūsu ieteikums parasti šķidriem rapšiem ir līdz 120 kg tīrvielā. Savukārt tas rapsis, kas ir attiecīgi jau 150 kg dotā brīdī, šim rapsim būs stipri mazāk un drīzāk nepārsniegs pirmā deva pat 50 kg pavasarī. Kāpēc? Tāpēc, ka šis papildus deva neveicinās nekādu ražas veidošanos, tā var veidot tikai vienīgi savstarpējās konkurences iespējās tiepšanos garumā, kas neveidos papildus pākstiņas, neveidos papildus sēklu skaitu un neveidos ražu. Tamdēļ mums ir jāizvairās no šīm liekiem izdevumiem. 1 kg slāpekļa tīrvielā šodien maksā 2,5 eiro kilogramā. Ja? Tad ar to ir jārēķinās, tie ir lieli izdevumi. Un man Elvim ir tieši jautājums par to, kas ir tas, ko tu esi novērojis saimniecībā, tos efektus no abām šīm tehnoloģijām? Tieši tavā stāstījumā gribēju piemetināt, varbūt atceries pavasarī mums abiem bija sarunas, jo pēc iepriekšējā gada viena neminējušu šķirni rapša bija ar stipriem pleķiem. Un tad bija šī dilema, ko darīt, vai teiksim, iet ar mazu, varbūt konstantu devu, jo sensors grib stimulēt. Un pēc ilgām pārunām ar Gati nolēmām tomēr stimulēt. Un jāsaka paldies tev par pārliecināšanu. un tādā ziņā es arī eju 100% ar šo tehnoloģiju. Un man jāsaka, ar visiem šiem tukšumiem vidējās ražas bija ap 3 tonām, kas pavasarī galīgi nelikās, ka tā būs. Tur ar aizvērtām acīm kaisīja, jo fiziski gāja līdz pat 500 kg, bet tas pierāda sevi strādājot. Mazdrusciņi atkāpoties no rapša, tev ir arī kaut kāda pieredze šogad tieši zemgales saimniecībā ir ar kviešiem. Kādā laukā? Jā, teiksim, varbūt tā pastāstīšu to kopskatu. Protams, sagatavoju plānu, teiksim, mans plāns ir 160, šogad bija 160 N, runāju tīrvielās, 160 N. Un tad, sāku pavasarī ar šo stiebru skaitīšanu, līdz ar to, kur ir vairāk, tur nav nepieciešams. Tātad minimālā deva bija 15, pirmajā lielākā bija 80 un vidēji 45. Un tad jau aiziet īri tas, ko sensors rāda, jo pirmā iet pēc rudens skenējuma un tu pats nosaki devu, un tālāk iet tas, ko rāda sensors, N-testerīts, ļoti jāsako tam līdzi. Un tad, ja plānotais bija 160, vidējais iztērētais kviešos bija 120 slāpekļi, labākais rezultāts ir 65 hektāru lauks. Cik es teicu? 8 tonnas. 8 apaļas tonnas, jā. 8 apaļas tonnas no hektāra ar vidējo 13 proteīnu. Pie 82 kg N pavasarī. Un rudenī iepriekšējā bija 7 kg ar amofosu kopā. 90 vispār. Jā, tas ir ļoti labs rezultāts. Godīgi sakoties, pats kuļu un ar bailēm kūlu to lauku, bet tad, kad iebrauc, protams, vizuāli tu varēji redzēt jau sezonas laikā to biomasu. Bet vidēji es esmu ļoti apmierināts. Man laikam paveicās ar to brīdi, kad es ielecu šajā sensoru lietā, jo slāpekļa cena uzkāpa. Un ja es vidēji pret plānoto 40 kg esmu atstājis mājās, super. Jā, un tad tās tehnoloģijas mums pastāv 2 varianti, ko tu vari pateikt, tātad labās sliktās lietas, par kurā brīdī kuru izmantot. Tātad tu pieminēji vienu. Pieredze ar atfārmu, jā. Pirms tu ķēries pēc sensori, tas arī, ko mēs lauksaimniekiem stāstām patiesībā, ka atfārms ir pirmais solis tam, lai jūs saprastu, kā strādā mainīgās devas. Un, kaut vai pastoties uz rapša lauku, uz jebkura biomasas karti, mēs redzam, ka strādāt ar konstantu devu, tur vispār nav nekādas loģikas, jo šī nevienmērība uz lauka ir ārkārtīgi liela. Tikpat labi mēs redzam, kaut vai pavasaris ļoti bieži ir tā, ka tomēr daļa, piemēram, rapša vienkārši ir izmirusi, un līdz ar to, kāpēc mēslot to daļu, kur pēc būtības vispār nevajadzētu mēslot. Tā kā, Elvi, jā, varbūt tad atfārms un sensors
tava lauksaimnieka redzējums? Kā jau iepriekš minēju, dažādi apstākļi. Bija gadi, kad pirms man vēl bija sensors, es lietoju atfarmu tieši tīri pirmajai reizei, jo tur tu stimulē tos produktīvos un tev nav jēga, kā tu minēji, stimulē tur, kur jau viss ir labi. Līdz ar to tur tā kā apvērsta šī te doma ir. Un tad bija aizmirsts kurš gads, bet visi atcerās sniega pelējums ziemā, un līdz ar to, ja tu rudenī esi skenējis, tad pavasarī arī ir pilnīgi cita bilde. Un man paveicās atkal, jo tieši satelīts bija gājis pāri, un viņā ļoti izteikti tu varēji redzēt šīs te starpības, un līdz ar to tad atkal es izmantoju šo karti, jo es nezinu, nav sanācis, nav pieredze, kā tas būtu ar sensoru, bet principā tur ir pretēji. Nē, tajā gadījumā tu brauc ar sensoru, ja tu varēji atfarmu paņemt pavasarī, tas nozīmē, ka tu arī ar sensoru varēji braukt pavasarī uzreiz veikt kaisīšanu. Jā, es varu piebilst, jā, tā ir tā atfarma, bet arī tā ir sensora pieeja, ka mēs vārgākos augus pavasarī pirmā reizē vai arī otrā reizē mēslojam vairāk, spēcīgākos vārgākos dzīvotspējīgos stimulējam maksimāli. Jā, un lai izlīdzinātu. Pieminējām gan sensoru, gan atfarmu, bet ko darīt tiem lauksaimniekiem, kuriem šobrīd vēl nav sensors, bet kuri grib arī rapsi mēslot ar mainīgo devu. Pirms braucot šeit mēs izveicām vienu neatliekumu rudens procedūru, mēs aizbraucām un nogriezām rapsi. Jo kas tad ir šī biomasa? Šī biomasa ir augu svars uz kvadrātmetru, ko mēs pēc tam attiecīgi pārēķinam tonās uz hektāru. Un nogriežot rapsi uz lauka, mēs secinājām, ka tādā diezgan vidēji spēcīgā vietā mēs dabūjām 2 kg no kvadrātmetra, vai tās būtu 20 tonnas no hektāra, vai tie būtu ap 100 kg slāpekļā rapša lapās šobrīd, un nogriežot ne tādā visvājākā vietā, bet vājā vietā mēs ieguvām 1,5 kg no kvadrātmetra, kas ir 15 tonnas, un tad attiecīgi arī slāpeklis kaut kur ap 70 kg. Gribu teikt, ka, protams, rapsis šogad ir spēcīgs, un mēs neredzam tādas ārkārtīgi vājas vietas, kuras būtu jāmēslo pavasarī ārkārtīgi spēcīgi, bet tad lauksaimnieki, kuriem nav sensors, tie izmanto šo biomasas karti, iet griež rapsi, izrēķina pēc formulas, kuru varat atrast mūsu mājas lapā, šo rapša slāpekļa saturu lielajā biomasā un mazajā biomasā, izrēķiniet vidējo, un šis būs skaitlis, slāpekļa skaitlis, kuru jūs izmantosiet pavasarī, lai rēķinātu un kliedētu rapša laukus ar šo mainīgo devu. Bet tas jau arī, ko Elvis pieminēja, vēlreiz gribu teikt, ka ļoti labi šobrīd jau strādā šīs uzņemšanas kartes, kas teorētiski it kā atceļ šo rapša griešanu, bet arī šeit strādā vēl tas, kad tomēr šīs mākoņainās dienas, dažkārt 2-3 nedēļas mēs nedabonam normālu karti, kaut gan rapsis turpina augt, jo rapsis apmēram aug tik ilgi, kamēr gaisa temperatūra ir 5 grādi, un tad arī, kad šie 5 grādi gaisa temperatūra iestājās, tad pēc tā arī šo rapsi vajadzētu griezt, svērt un mērīt. Ar sensoru gadījums ir tāds, ka sensori var braukt mākoņainos laikos, un tu vari braukt un skanēt pēdējā dienas pirms ziemošana iestājās, un līdz ar to arī izpaliek šī te svēršana. Papildināšu tīri to, kādas priekšrocības vēl pie sensora, tad piemīt, tad pirmā slāpekļa deva sensoram ir viennozīmīgi tikai viena no viņa priekšrocībām, tur ir 2., 3. un proteīna, plus vēl pastāv fungicīdu un augšanas regulātoru lietošana dažādos kombinācijās ar mikroelementiem un tā tālāk. Un tas ir katrs šis te posms veido savu vairāku 10 eiro ieguvumu hektārā. Pirmā papildu mēslošana rapsī ar sensoru vidēji saimniekam paceļot ražas un taupot slāpekli veidos starp 80 līdz 100 eiro efektu. Tikai viena mēslošanas reize plus vēl papildus otrā, kas būs aprīlī otrā pusē, tad tur ir vēl klāt. Tad šī te sensoru priekšrocības ir neapgāžams un principā nepastāv apstākļi, nekad, kad sensoru tehnoloģija nebūtu izmantojama. Izņemot ir tikai viena atkāpe, ja viss ir jāpārsēj. Ja, tas ir vienīga atkāpe, kad šīs tehnoloģijas nav izmantojams. Pārējās gadījumos viņš ir 100% lietojams. Man Gata, tev bija šī sakarā jautājums, jo šobrīd mēs uzzīmējam tādu ideālu ainiņu, mēs noskanējam rapsi, viņš tur smuki liels tāpat pavasarī, bet tā pilnīgi nekad nav. Mēs vienmēr redzam šīs atmirušās lapas, un tad kā sensors koriģē šo slāpekļa Tad jārēķinās, ka sensors ir noskanējis bez bojājumiem, un tā bilde neietver bojājumus, tas skanējums.
Un pavasarī, ejot uz lauka, mēs novērtējam, cik tad lapas ir spēcīgi bojātas. Līdz 60% varbūt maksimāli bojātā daļa, bet no tā ļoti liela porcija slāpekļa atgriezīsies pat jau pirmajā mēslošanas reizē, pirmajā mēslošanas, jeb slāpekļa vajadzībā pavasarī. Tamdēļ pat lielākais, cik būtu jānokompensē bojāto lapu masa ar slāpekli, ir līdz 25 kg tīrvielā papildinājums. Tātad, ja ziemā ir agresīvi bojājumi, un pie mūsu portālā var ielikt no 0 līdz 60% šo bojāto daļu. Un vēl ir viens piemetinājums, daudzām saimniecībām ir sniega pelējums, ir zvēru apēstie augi. Tad šos bojājumus var operators redzēt uz tīrumu un braucot ar sensoru, jo kurā brīdī var pārslēgties, ka tai zonai pārbraukt ar konstantu devu, turpināt atkal pēc kartes rudens skanējumu. Tāpēc arī nav alternatīvas. Tas ir labākais variants, un konstantā deva viennozīmīgi ir stipri neefektīvāka. Atvāruma kontekstā, es gribu teikt, mēs domājam līdzīgi. Mēs mēģinām aplēst šo lapu zudumu, un tad arī procentuāli pieliekam klāt šo teorētisko zudumu pie tās mūsu nodomātās slāpekļu devas. Paldies, Elka, ielaid saimniecībā, paldies par tavu pieredzi. Mēs savukārt tiekamies ziemas semināros un uz tikšanos.